Sveicināti, mīļie! Šajā reizē es gribu jautāt, jūs visi šeit dzīvē un pasaulē apmierina? Esat apmierināti ar to un vēl kaut ko un visu ko? Visticamāk jau, ka nē. Šajā pasaulē un dzīvē ir ļoti daudz lietas, kas izraisa mūsu neapmierinātību, nepatiku, sašutumu, pretestību. Tā nevar būt, tā nav pareizi, tā nedrīkst būt. Ļoti daudz, kas tāds ir. Ko jūs tādā reizē darāt? Sadzīvojat ar to, ko tad es jau neko? Vai izsakāt savu sašutumu, jo īpaši tad, ja varat to izteikt sociālajos tīklos? Vai jūs arī kaut kādā veidā rīkojaties? Ko jūs darāt tad, kad jūs sastopaties ar kaut kādu neapmierinātību? Vai varbūt mēģināt izmainīt situāciju? Jo īpaši tad, ja tā ir situācija, kura ir sociālā ziņā vienā līmenī vai zemāk ar jums. Vecāki rīkojas kaut ko dara ar bērniem, priekšnieki ar padotajiem, tā virzienā uz leju. Kas notiek tad, ja runa ir par neapmierinātību virzienā uz augšu? Es domāju, sociālā ziņā. Tad mēs esam kaut kā tā kā ierobežoti bezspēcības zonā, vai ne? Diez, kas nav. Ir lietas, kuras mums ļoti, ļoti gribētos mainīt, bet mēs nevaram. Vismaz mēs tā domājam, ka mēs nevaram. Mēs esam pārliecināti, ka mēs nevaram. Es nemēģināšu jūs pārliecināt par pretējo. Es mēģināšu no citas puses izkustināt šo pārliecību ar jautājumu. Mīļo skatītāji, mīļo klausītāji, ja tev kaut kas nepatīk, ja tu kaut ko nevari ciest, kaut kas izraisa tevī neapmierinātību, dusmas, aizvainojumu, sašutumu un tā tālāk, tad ko tu gribi tā vietā? Uzraksti uz papīra to, kas tevī satrauc, triggerē, rada tavas nelabās sajūtas, un pretī katram šādam nepatīkamo lietu ierakstiet, ko jūs gribat tā vietā. Pamēģiniet un uzrakstiet. Varbūt kādu piemēru ierakstiet. Ko jūs gribat tā vietā? Kam jābūt tā vietā? Uzrakstiet. Mēs varam šo sarunu paturpināt, jau balstoties jūsu domās, kur es nevis gudras runas runāju, bet kur es piedalos jūsu domāšanas procesā ar savu redzējumu. Neesiet slinki, jo īpaši tad, ja runa ir par situāciju, kur jūs tāpat neko nevarat mainīt. Uzrakstiet viņu uz papīra un pierakstiet klāt, ko jūs gribat tā vietā. Vienu reizi esiet godīgi pret savu neapmierinātību. Un tā vietā, lai pukstētu, pukotos, vaimanātu, dzīvotu ar to, sadzīvotu, īgņotos, laiku pa laikam izmestu, nolaistu savu tvaiku, savu emocionālo tvaiku sociālos tīklos, neesiet slinki, uzrakstiet uz papīra, kas tieši jums nepatīk, kas izraisa jūsu nepatīkamās izjūtas un ko jūs gribat tā vietā. Pagaidām atā. Sveicināti! Šajā reizē par kaut ko tādu, ko sauc par blakni. Baigais vārds, vai ne? Blakne. Parasti zāļu lietošanas instrukcijā lieto šo vārdu. Neesmu dzirdējusi nekur citur. Blakne. Es šoreiz arī runāšu par blakni. Par garīgās izaugsmes blakni. Par kaut kādiem blakus efektiem, par kuriem mēs nemēdzam runāt, neskatāmies, neesam varbūt pamanījuši, lai skatītos. Garīgajai atmodai un izaugsmai kaut kāda blakne, gan jau neviena, bet kaut kāda ir. Kaut kādas neprognozētas, negaidītas sekas. Mēs darījām baigi forši, viss bija baigi pareizi, bet kaut kādas negaidītas sekas, nepatīkamas, tomēr ir. Jo mēs esam augstākās vibrācijās, jo mēs esam plašākā apziņā, tuvāk Dievam un gaismas spēkiem, jo lielāka nepatika pret visiem tiem, kuri tur nav. Kuri vēl guļ, kuri nemaz negaismā atrodas. Varbūt ne tikai nepatika, varbūt arī kaut kas vairāk, varbūt kritika, varbūt noraidījums, varbūt sašutums, varbūt pat riebums.
Un te ir divi jautājumi. Kā cilvēks reaģē uz to, ko viņš jūt? Kā viņš reaģē uz to, ko viņš jūt, un kā viņš reaģē uz tiem tur, ēnā? Uz savām izjūtām cilvēks parasti nereaģē nekā. Viņš reaģē uz tiem tur kaut kur, kuri tumsā sēž, nu labi, varbūt ēnā. Viņš uz tiem reaģē. Šeit es redzu 3 lielākus virzienus. Pirms es ķeros pie šiem, es uzjaušu jautājumu arī tev, mīļo klausītāji, tev personīgi. Tieši tev personīgi. Kāda ir tava reakcija, tava izjūta attieksme pret tiem, kuri nav garīgi tik apgaismoti kā tu? Ja tu esi manā auditorijā, tad tu vismaz kaut ko esi jau sasniedzis šajā garīgajā apgaismībā. Kāda ir tava reakcija uz šiem citiem cilvēkiem? Varbūt arī tev viens no kādiem reakciju virzieniem ir pazīstams, varbūt vairāki. Pirmais reakcijas virziens varētu būt kritika, noraidījums, neapmierinātība, ne tikai vārdos, bet arī attiecībās un sadarbībā. Iespējams, ka tu, mīļo klausītāji, arī tu, vai varbūt kādi varbūt, ka tu jau nē, mēs jau nē, tie citi parasti, varbūt, ka tu esi redzējis kādus citus cilvēkus, kuri neteiksim, ka uzbruk, kaut gan var uzbrukt arī. Rosina, ko jūs, cik ilgi jūs un tu tur gulēsi. Tad ļoti, ļoti spēcīgi tiek lietoti vārdi tu un jūs. Tu nezini, tu nesaproti, tu nevari. Tev tas nav pieejams, tu jau nekad nevari. Visi šie tu, tas ir uzbrukums. Kur cilvēks attiecībā pret šo kādu tu vai jūs jūtas gaišāks, apgaismotāks, vibrācijas, viņam garīgie musīši viņam ir lielāki. Varbūt tās tieši otrādi, varbūt arī tu, vai varbūt kāds tev pazīstams cilvēks norobežojas no šiem pārējiem, es gribētu teikt pēdiņās, šie pārējie, kuri nav, viņi tur tādi, viņi tur tā, nevisai. Lai nevajag būt tev tur, kur tumsa, kur nepavisam ideāli cilvēki. Vienkārši man nepatīk tur būt, un es tur arī neesmu. Iespējams, ka tu pat ar to izvēli lepojies, jo tu jau esi sapratis, ko nozīmē gaismā būt, kādas ir augstās vibrācijas, mēs dzīvojam, un tu dzīvo varbūt kā augstajās vibrācijās. Un tev ar tiem pārējiem nekāda saikne vairs nevar būt, jo tev tas neinteresē, maigi sakot, bet varētu būt arī spēcīgāka attieksme. Man tur nav ko darīt. Var tā būt. Bet varbūt arī citādāk kaut kāds variants, kur cilvēks reaģē ne tik daudz uz tiem pārējiem, cik pats uz sevi, uz savām izjūtām. Viņš reaģē uz savām izjūtām. Viņš pieņem savas izjūtas. Viņam riebis tiek pārējie dusošie, burtiski besī ārā riebis. Bet šis cilvēks saprot, jā, tādi cilvēki arī ir. Ir tādi notikumi, ir tādi procesi, un labi vien ir, jo uz viņu fona es varu savu gaismu labāk redzēt. Līdz ar to arī cilvēku attiecības ar pārējiem un visu to, kur dievišķo vibrāciju vispār nav, viņa attiecības ar cilvēkiem nemainās. Vismaz ne ārēji, ne. Ja vajag, cilvēks sadarbojas un var sadarboties, un viņam nekādas nepieciešamības kaut kā piedomāt pie saviem enerģētiskajiem laukiem un savas gaismas nosargāšanas miedarbībā ar šiem nepilnvērtīgajiem un neapgaismotiem, īstenībā viņam tā kā arī nemaz nav. Viņš var. Cilvēks zina, kur atrodas, ka viņš atrodas šajā tumsas telpā, ok, labi, viņš zina, kas viņam tur darāms, un viņš ir fokusēts uz sevi. Viņš ir fokusēts uz to, ko viņš šajā tumsas telpā dara, ko viņš grib izdarīt, kas viņam jāizdara. Un viņš ļauj darīt to pašu arī pārējiem. Viņš nav fokusēts uz šiem citiem. Viņš nesalīdzina sevi ar citiem un citus ar sevi. Ja garīgi jau attīstītais cilvēks var mierīgi sadzīvot ar visu to, kas no viņa atšķiras, un ļoti iespējams, ka ļoti stipri atšķiras, pat ģimenē, tad kaut kas sāk notikt ar šiem pārējiem. Tad, kad šis apgaismotais cilvēks, viņš vienkārši vairāk nešķiro.
viņam tā nav svarīgi tur, labi ir cilvēks, viņš dara tā, un vai nav vienalga. Tad kaut kas sāk notikt ar šiem pārējiem, it kā dusošajiem, tiem, kuri vēl tumsā, un vispār tur tādi kaut kādi nevisai. Pie tam šī attieksme pret pārējiem cilvēkiem var būt spēlēta, uzspēlēta, bet varbūt gribēta, radīta un turēta mērķtiecīgi. Bet varbūt arī patiesa, kur cilvēkam tiešām nav aktuāli, ir tas otrs man līdzīgs vai nav. Viņš redz, ka ir citādāks. Ok, labi, viņš ir citādāks. Es rēķinos ar viņa citādumu, es viņa citādumam pielāgojos. Es pielāgojos viņa citādumam. Es pazeminu savu runas un reakciju laktiņu, jo es to varu. Es varu manevrēt šajā vertikālē no augstajām vibrācijām uz bišķi zemākām. Es varu. Viņš nevar pacelties, jo viņš vēl maziņš, viņam vēl nav spēka, bet es varu nolaisties, noliekties līdz viņa līmenim. Kādu brīdi. Tik, cik man vajag, tik, cik man interesanti. Un šeit ir jautājums, vai mēs gribam, vai mēs protam šo atšķirību ieraudzīt, šo atšķirību starp sevi un citiem. Varbūt vispirms paši sevī mēs ieraugām šo atšķirību, ka es no citiem atšķiros. Un tikai pēc tam es ieraugu, ka tie citi jau arī no manis atšķiras, baigi traki atšķiras, un viņiem tur ir tādas lietas, man tāda nav. Man tādas nekad nav bijušas, laikam. Varbūt man arī bija, un tagad vairs nav. Es šos citus atklāju it kā no jauna. Visu mūžu mums ir bijušas varbūt kaut kādas rīvēšanās, tur es kaut ko pārdzīvoju, bet tagad, kad es jūtos tā kā garīgi apgaismota, man šīs atšķirības vairs neduras acīs. Es vienkārši sāku šos citādos cilvēkus vērot un pētīt, un es atklāju bļāviens. Viņiem tur ir tādas un šitādas lietas, viņiem tādas un tādas īpašības, baigi interesanti. Pie tam tieši tādā secībā vispirms es ieraugu savu atšķirīgumu, savu citādumu, iepazīstu to. Garīgā attīstība jau par to arī ir. Ieraudzīt, atklāt sevi pašu. Un tad es arī citus ieraugu. Pilnīgi citā gaismā. Un šajā vietā man atkal jautājums tev, mīļo skatītāji, klausītāji. Kā veidojas tavas attiecības ar visiem tiem, kuri vēl to gara gaismu nav ieraudzījuši? Kādas ir tavas attiecības ar šiem pārējiem? Vispār ir kaut kādas attiecības ar šiem pārējiem? Vai tu jau esi izveidojis savu jauno pasauli, savu burbuli, un tie pārējie, lai dara kā redz, tev ar viņiem nekāda sakara nav? Kādas ir tavas attiecības ar šiem pārējiem, kuri garīgo ceļu varbūt vēl nemaz nav sākuši un varbūt vispār vēl guļ un neko nav pamanījuši? Uzraksti. Slinks, padalies pieredzē. Iespējams, ka tieši tavā pieredzē balstoties es izveidošu nākamo stāstu. Iesāksim dialogu, iesāksim sarunu par kaut ko. Kur tu pasūtīsi mūziku, sarunas virzienu, tēmu, par ko es saku vispirms tev un tad visiem pārējiem. Pagaidām tā.